Tātad pastāstiet, lūdzu, kas ir šīs par mācībām, mobilizācijas mācībām? Jā, tad kā katru gadu mēs esam dalībnieki visaptvarošām mācībām NAMES 24. Pašlaik mēs atrodamies Latgales 3. Latgales brigades atbildības teritorijā. Un šīs vingrinājums mums sākas jau 2. septembrī ar mūsu štābu vingrinājumu. Un 6. septembrī notika arī mobilizācijas vingrinājums, kura galvenais uzdevums bija pārbaudīt mūsu aizsardzības ministrijas un bruņotu spēku sistēmas darbību. Ja nepieciešamās gadījumā būs jāiesauc dienestā, aktīvā dienestā vairāki simti rezervistu, un tad vakar notika šī pārbaude. Mums tika iesaukti daļa no rezervistiem, kurus mēs arī tad reģistrējam, apģērbam, veicam nepieciešamo medicīnisko pārbaudi tiem, kam bija nepieciešams to darīt, izsniedzam ieročus, apmācījam viņus, un šodien tieši šeit Kārsavā mēs atstrādājam tādu vingrinājumu kā nemieri, un mēs tad šajā brīdī sniedzam atbalstu valsts un pašvaldības policijai, tad nemieru likvidēšana, mūsu profesionāla dienesta karavīri, mūsu zemesargi un valsts aizsardzības dienesta zemesargi, kas pilda šos uzdevumus kā valsts aizsardzības dienesta karavīri 5 gadus zemesardze, arī piedalās šeit un vingrojas un trenējas. Galvenie uzdevumi bija, tas ir patruļas kopā ar valsts policiju, tas ir ceļu bloķēšana un, respektīvi, pretmobilitātes pasākumi. Mums ir kopējās patruļas uz transportā, mums ir kopējās patruļas pilsētvide. Mēs arī trenējam savus karavīrus uz doto brīdi visiem nekonvencionālajiem uzdevumiem, ko jāveic bruņoto spēku personālam pirms kara. Protams, šajās vingrinājumā mēs neesam vieni paši, visaptverošās mācības. Tas nozīmē to, ka šeit ir iesaistīti gan pašvaldības darbinieki, mūsu civiliedzīvotāji, kas dzīvo šeit apkārtnē. Mums ir cieša sadarbība ar valsts policiju, valsts robežsardzi, ar mūsu speciāliem dienestiem, ar mūsu speciālu uzdevumu vienībām, ar speciālām vienībām no valsts robežsardzes, un, protams, ar pārējām visam institūcijām. Un mums ir liels prieks par to, ka arī mums ir cieša sadarbība izveidota ar Metlikamu medicīnas palīdzības dienestu, kas arī šajā vingrinājumā tieši piedalījās no vairākiem Latvijas reģioniem ar savām brigādēm, un tad kopā ar mums tad trenējās arī tādu vingrinājuma daļu, kad ļoti daudz cietušu vienlaicīgi viņu aprūpē, un tad nogādāšana uz medicīnas iestādēm. Vai jūs varat pastāstīt, kādēļ šīs mācības ir svarīgas? Viennozīmīgi priekš bruņoto spēku karavīriem un zemesargiem tas ir šīs brīdis, kad mēs pārbaudām un parādām visas tās zināšanas un iemaņas, ko mēs iegūstam katru gadu trenējoties un gatavoties šim vingrinājumam. Šis vingrinājums parāda to, kāda veida mēs komunicējam un sadarbojamies ar mūsu sadarbības partneriem. Šī ir tā platforma, kur mūsu sadarbības partneri, tādi kā iekšlietu ministrijas struktūras, NMPD un pārējās valsts institūcijas, arī var atstrādāt savus mērķus, kas ir viņam noteikti. Šajā gadā tas ir pirms krīzes situācija, kas viņam ir jāveic. Tas ir tiešām ļoti, ļoti laba platforma, kur mēs sadarbojamies, miedarbojamies, un tad pārbaudām savas zināšanas, un tad arī parādām tautai, ka mēs esam gatavi jebkura brīdī, jebkura situācijā tad atbalstīt un nodrošināt valsts drošību. Un, protams, arī šeit ir tā vieta, kur gan mobilizēti rezerves karavīri, gan mūsu zemesargi, gan profesionāla dienesta karavīri atnāk vienu vietu, trenējas kopā, un treniņa laikā viņi daudz ātrāk atsveidzina savas iepriekšējās iegūtas iemaņas un zināšanas. Un ļoti patīkami, ka tiešām pietiekošs skaits šo rezerves karavīru, kas atnāca un atsaucas uz šīm mācībām, ieradās šeit, viņi ļoti augstu motivēti, un mūsu arī sistēma un mūsu plāni parādīja to, ka mēs esam spējīgi šo uzdevumu arī paveikt.